Pārāk āgrs šis ir konkurss pavasaris un kaut kādiem secinājumiem vēl galīgi nav vietas, nav pietiekami materiāli. Ir pirmais tikai testa brauciens, ir tikai 8 automobīļi no prognozētā gada skaita ap 30, tāpat kā pērn. Tātad šis ir tāds ieskats jaunā gada autobūves tendencēs. Jāsaka ar interesantu novirzienu kompaktu klases virzienā, ja pagājušajā gadā bija izcili sīva cīņa divos segmentos, proti mazie crossoveri un mazā klase. Jā, atcerieties, vinēja Hyundai i20. Tad šogad ieskaņā interesanta ir kompaktu klases, nedaudz lielāka automobīļa par Hyundai i20, proti Eiropas gada auto Astra. Divās versijās ir redzama un baudama. Ļoti labi iespaidu atstāja un blakus konkurence no franču autobūves Renault Megane, kurai ir savs piekritēju loks, kam patīk šis franču šarms. Man prieks, ka tādā blīvā dienā mēs trāpījām uzreiz daudz jaunām mašīnām. Es viņam nebija iepriekš kaut kā braucis, bija tā sakrājis tieši to interesi. Un tad tā švunku, to, kas pavasarī varbūt mazliet noslīgos, tad vienā dienā varēja izdarīt. Visvairāk tādu smaidu un emociju paķēra lielais Nissans. Un pat Ats Jansons, kurš šodien pie stūras brīžiem arī bija ļoti smaidīgs, priecīgs, un mēs nevarējām atrast šai mašīnai nekādu īsti racionālu pielietojumu, izņemot varbūt aizvest dīzela traktoram, bet viņām bija kaut tāds emocionāls pacēlums, un visi ļoti jautri un lustīgi brauca. Tā kā mašīna var uztvert arī emocionāli, ne tikai no racionālā viedokļa. Tad vēl pārsteigums bija Renault Megane. Pirmā brīdī likās tā kā mazliet jancīgs braucamais, bet jo ilgāk braucām, jo vairāk iepatikās tā līganā gaita un tā patīkamā stūrēšana. Tad, kad pastījāmies papīros, ka arī motors ir īstenībā dikti maziņš, bet gāja gan sprig, gan arī tas bija patīkams pārsteigums. Kas man visvairāk patīk franču mašīnās, kur tu ar vienu rokas kustību uzreiz dabūni beņķa guļus. Tas ir seksī. To neviens nav pārsteigts. Visus gadus bija dzirdējis, kad notiek gada auto. Jau ļoti daudz gadus, es negribu minēt cik daudz, bet praktiski jau ilgi pazīstot Ati Jansonu, kas bija iesācis šo pasākumu. Man liels gods piedalīties šogad arī, kad jūs man uzaicinājāt. Ir iespēja izmēģināt šos automobīļus, kas tika iedoti, iespējams izmēģināt visādos režīmos, kā vēlas, pietiekoši ilgs ceļa posms katram, lai to izmēģinātu. Un ja cilvēks kaut ko saprot no tās mašīnas, tad es domāju, ka arī šis pietiekoši ilgs ir laiks un ceļa posms, lai varētu arī pateikt, kas patīk, kas nepatīk. Kā jūs jau varbūt zināt, es esmu elektromobīļu fans. Šī braucienā nepiedalījās neviens elektromobīlis. Un es biju mazliet skeptisks pret tādiem sporta tipa automobīļiem. Bet šodien pamēģinot vienu no pretendentiem, viņš raisīja tādas labas, pozitīvas emocijas, kad es saprotu, ka ir cilvēki, un es tās pats skaitā došu vienu no šīs dienas, kas arī kļūst par šī sporta automobīļu fanu, un tikai tā apstākļa dēļ, kad tur var izjust šīs emocijas. Es runāju par Ford Mustangu, kas Latvijā tagad parādījies. Amerikā viņš ir mega populārs, bet Latvijā viņš ir tagad, un kaut arī viņa motors ir daudz mazāks. Varbūt, bet šīs gaitas īpašības ir vienkārši unikāls. Ir ļoti interesants, manuprāt, pieteikums premium klasē. Ja pagājušā gadā bija premium klases Grandi, BMW bija pārstāvēts ar X6, Audi ar Q7 un tā tālāk. Kosmiski dārgi, lieli, smagi, manuprāt, nevajadzīgi lieli un grezni automobīļi. Tad šogad
jau pirmā tūrē BMW ir pieteicis X1. Nu, es lieku kategorijā sen, jau es to esmu uzrakstījis pirms gadiem 20 žurnālā auto. BMW lieku sapņu kategorijā, ja. Tātad, manuprāt, ļoti teicams bez kā lieka ar visu BMW auru spēku, vadamības kvalitātēm. Nu, ja kādam ar to pa maz, tad mums ir Mustangs. Mums ir amerikāņu klasika Eiropas versijā. Nav gan ar 5 litru motoru, ir drusciņi tur mazāk, bet tāpat ļoti laba skaņa un aura un sauna, teiksim, sarojā ārā izkāpis. Jā. Nu, kam nevajag ātrumu, tam ir praktiskais auto, praktiskais latvietis, varbūt var izvēlēties Nissan Navara limuzīna ērtības salonā un tonna kravas aiz muguras. Nu, tā apmēram. Trase mūs atvedusi ir uz Vidzemes jūrmalu, stipri tālu pa ceļam mēs esam bijuši skaistākajos iespējamos ceļos, tā skaitā grantu ceļos ap Raganu, ap Ropažciemu. Nu, jauka diena, bet viss vēl priekšā. Teiksim, šie franču vai arī vācu, kas ir Opelis vai vienalga, kas tur, viņi nemainās. Jā, viņam mainās šis te kaut kas skārienu jūtīgais ekrāns vai kas tam līdzīgs, bet pēc savas būtības šis automobīls nemainās. Un tas man nepatīkam pārsteidz. Patīkam man pārsteidza Kia, jā, Kia Sportage. Mēs izbraukājām pa tādiem ceļiem, kur knapi var redzēt 2 sliedes, jā, ar šo parketu, džipu saucamo, parketu automobīlu, pilpiedziņas. Viņš gāja vienkārši ideāli pa turieni, jā, viņš pat neiebuksē, pat viena vieta bija tāda, kur tilts bija salūzis pa pusē, jā, un tam mēs pārbraucām pāri. Tādas lietas, protams, ka pārsteidz. Pārsteidz tas, kad parādījies šis monstrs Mustangs. Un, nu, principā tas arī viss.